Jā, labdien vēlreiz. Mans vārds ir Gunārs Klēģeris un paldies par šo iespēju padomāt par tādu tēmu kā lauksaimniecība. Jo pats savā dzīvē arī esmu bijis saistīts ar laukiem, lai gan šobrīd es domāju, es esmu viens no retajiem, kurš nav saimnieks nesaimnieko uz savas zemes, bet saimnieko dzīvoklī un Rīgā, bet tas nenozīmē, ka es nekad neesmu bijis saistīts ar laukiem. Tāpat es esmu savā bērnībā dzīvojies par manu vecvecāku kūti, pa sienu gubām. Arī mums pašiem ir bijusi cūku saimniecība ar maniem vecākiem un vistas. Bet kaut kādā brīdī viss aizgāja greizi, ja mēs skatāmies no šādas perspektīvas, no šodienas tēmas perspektīvas. Un mana tā Rīgas dzīve sākās ar vidusskolu, un tā Rīga sevi iesūca, un tur es esmu palicis. Tur es arī atradu sievu. Bet šodienas tēma tātad būs vai nebūs nākamie darītāji. Korelācija ar nozares tēlu. Turpmāko stundu mēs parunāsim. Es ceru, ka šīs sarunas rezultātā mēs ne tikai secināsim, kā ir, bet tā būs arī iedvesma jaunām idejām un varbūt radīsies kādi jauni jautājumi. Mēs jau te mazliet arī parunājām fonā un paņemot pāris atslēgas vārdus un tēzes no iepriekšējām sarunām, mēs dzirdējām vārdus mantojums, tradīcijas, pienākumi, atbildība, grūti, viegli, bet bija vēl viena būtiska tēze. Es neatminos, kura no sarunas dalībniekiem to teica, bet bija manā saimniecībā vidējais vecums ir 37 gadi. Tas ir viens. Un otrs, mēs ar Beatrisi runājām arī par šodienas pasākumu un runājām par jauniešiem, bet kur ir jaunieši? Jo tas vidējais vecums arī šajā telpā, manuprāt, ir virs 40, es tā minu. Un, tad pieaugušie parunās par to, kā ir jāaudzina bērni. Nekas jauns. Mēs paši arī esam bijuši gan bērni, gan pusauģi, un mēs zinām, cik tas ir viegli vai grūti. Man pašam ir 2 bērni. Ar vienu runāt ir viegli, kaut ko iestāstīt ir viegli, ar otru viss sarunas sākās tēti nē, bet pasaka, ko tu gribi. Un es brīnos, kā vieniem vecākiem var būt tik 2 dažādi bērni, un, protams, ka viņi mums visiem ir dažādi. Un pirms es uzdošu jums pirmo tādu iesildošo jautājumu, es izdarīju nelielu savu mājas darbu, par cik es nāku no komunikācijas nozares. Man ļoti nepatīk kaut ko stāstīt, nezinot, kam es stāstīšu. Un ir ļoti svarīgi zināt šajā gadījumā pēc iespējas vairāk par pašu jaunatni, par pusauģiem, lai mēs saprastu, kādā valodā viņi vispār runā, jo diezgan daudz no mūsu pašu jaunības laika ir pamainījies. Man pašam ir 40+, un man arī ir daudz jauna. Un es uztaisīju nelielu špikeri, iziesim varbūt viņam cauri ātri. Dažas tēzes, paskatījos pētījumus, kas ir bijuši pēdējo gadu laikā Latvijā, kāda tad ir tā mūsu jaunatne, kas būtu jāņem vērā, domājot par to, kā mēs viņiem stāstam par lauksaimniecības nozari, ja mēs gribam viņus piesaistīt, lai būtu nākamie darītāji. Un tā, kas attiecas uz izglītības un profesijas izvēli, tad šobrīd tās tendences ir sekojošas. Šie ir tādi izrāvumi, tā nav jāpieņem kā absolūta patiesība, tie ir izrāvumi un lietas, kas ir jāņem vērā, domājot par radošām praktiskām idejām. Tad šobrīd augstākajā izglītībā pie mums dominē sociālās un humanitārās jomas, un top izvēles ir uzņēmēja darbība, medicīna, radošās industrijas, lauksaimniecība. Nevienmēr ir kā pirmā izvēle, drīzāk otrādi, un ļoti svarīgs motivators attiecībā tieši uz jaunajiem studentiem ir stipendijas un prakses iespējas, respektīvi, ka viņi ne tikai, ka viņiem tiek dot iespēja paskatīties, ko tad nozīmē lauksaimniecība, vai tā ir zemes aršana, vai tas ir tomēr dators vai robots uz riteņiem. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Vēl, kas attiecas uz karjeras izvēli, tad arī droši vien maz pārsteigumu. Mēs droši vien par savu jaunību varētu teikt ko līdzīgu. Visi grib būt finansiāli un finansiāli neatkarīgi. Varbūt tā lieta, kas ir nākusi klāt, ir, ka mūsdienu jaunatne vēlas arī savā darbā saskatīt kādu jēgu, lai no viņa idejām rīcības būtu jēga. Un šis, manuprāt, saskana ar iepriekšējo runātāju tēzēm par ilgtspēju.
Un tāda noteikti lauksaimniecībā ir, un tas ir jāizceļ. Tā kā šeit noteikti kaut kur šie ceļi var krustoties. Par praktisko pieredzi minēju jau, ka ir svarīgi vides un sociālā atbildība un zaļās vērtības arī nav mazsvarīgas viņu izvēlē. Tas pats darba un dzīves līdzsvars, kas varbūt ir mazliet korelē ar tādu darba kultūru, jo kādreiz, vismaz tad, kad es augu un mācīju strādāt, darīt savu darbu, veltīties darbam, strādāt, tad tagad varbūt auga paudze, kas pie tā smagā darba varbūt tā nav pieradusi. Un, ja vienā svaru kausā jaunietis sociālajos tīklos redz, ka ar kriptovalūtu diennakts laikā var nopelnīt 1 miljonu, un kāpēc tad viņam iet un ar to zemi? Un tad tās mācības nāk vēlāk dzīvē, kad jau ir pa vēlu, un ir svarīgi, ka mēs esam klāt un stāstam plusus un mīnusus vienai un otrai izvēlei, jo, ja to nedarīsim mēs, tad to izdara mūsu vietā sociātīkli, par ko mēs vēl parunāsim, vai ne, Beatrice? Interesi par veselīgu uzturu un bioloģisko pārtiku arī pieaug, un šeit noteikti ir arī lauksaimniecības nozarei iespēja veidot šos stāstus. Un kā tad veidojas tā mūsu izvēle attiecībā uz karjerām, tad arī šeit, es domāju, tā lēmuma pieņemšana, tas lēmuma pieņemšanas algoritms nav nekas jauns. Bērnībā mēs lēnā garā atsijājam profesijas pēc tā, ko mēs redzam apkārt, vai mēs dzīvojam laukos vai betona džungļos. Mēs redzam, kā uzvedas mūsu vecāki, pārņemam viņu uzvedības modeļus, sociālās uzvedības modeļus un sociālās lomas. Pēc tam jau tas nostiprinās pusauģi gados, tad, protams, nāk klāt arī vecāku ietekme lēnā garā pazūd, nāk klāt draugi, sociālai tīkli mūsdienās, kas arī jau sāk veidot kaut kādu sadarību ar paša šī jaunieša vērtībām, un viņš jau sāk izsvērt, kurā virzienā iet. Un tad ir vidusskola, kad jau sāks mērķiecīgas aktivitātes savas karjeras virzienā. Bet arī, ja visu izdara pareizi, tas negarantē, ka cilvēks izdarīs pareizo izvēli, jo arī es caur sevi varu izstāstīt īsi. Ar savu pirmo augstskolu es kļūdījos, sapratu, ka man neinteresē, tāpēc, ka es vienkārši gāju, jo visi iet. 90. gadu beigās beidzu vidusskolu, visi gāja, visi gribēja būt uzņēmēji, biznesmeņi, gāju uz ekonomistiem, jo bija beidzis pirmo ģimnāziju Rīgā, bet tad sapratu, ka man skaitļi ir apnikuši, un tad es vispār sāku domāt, ko es gribu. Un pēc tam ar otro izvēlu šķietam trāpīju, bet laiks rādīs. Lūk, tas ir tādā ļoti, ļoti ātrā skrējienā cauri tam, kādi tad apmēram ir jaunieši un kā šīs vērtības viņu gadījumā sastājas un kas ir jāņem vērā, domājot par komunikācijas kampaņām un domājot arī varbūt mazliet augstāk arī ministrijas līmenī un valsts līmenī, kā mēs par šo stāstam jauniešiem. Un te ejam jau tuvāk nozares tēlam, tad nav tāda viena cilvēka vai viena faktora, kas šo tēlu veido. Tas, protams, ir ļoti daudz faktoru kopums, un tādēļ mums ir arī šajā sarunā ļoti daudz un dažādi profili, lai katrs uz šo nozares tēlu paskatītos ar savām acīm un iedot savus 5 centus, kas beigās varbūt mums noderēs. Lūk, tas ir īsi par manu mājas darbu, un tagad, uzsākot sarunu, es gribētu, lai varbūt katrs no jums pavisam īsi iezīmē savu ceļu, kā jūs nonācāt lauksaimniecības nozarē, jo, ja jūs esat šeit, tad jūs ar to esat nesaraujami saistīti, vai tas sākās bērnībā, vai kaut kad vēlāk. Tā, pavisam īsi, jā. Sāksim no jums. Jā, dzird mani. Jā, es arī nāku no laukiem, no Kurzemes puses, un lauku darbi nav man sveši. Un patiesībā es ļoti atceros tādu vidusskolas laiku, kad es pateicu, ka es laukos nekad nestrādāšu un nekad neatgriezīšos, un ka es dzīvošu pilsētā. Un es arī dzīvoju pilsētā, bet redz, kā tomēr
tās saknes atved atpakaļ, un es strādāju ar lauksaimniekiem. Un man pašai arī šobrīd ir lauku turismu neliels uzņēmums, tā kā es tos laukus tomēr arī sajūtu. Un iespējams, ka tas ceļš arī katram no mums un arī jaunietim ir jāiziet tā kā pasaulē un jāpamēģina tā kā tam teikumam es nekad neatgriezīšos laukos, tā kā izdzīvot viņu. Un atkal nonākt pie tās atziņas, ka varbūt tiešām nekur nav tik labi kā laukos, ka tur tomēr pastāv iespējas un tur ir kaut kādas lietas, ko nekad pilsētas vidi nevarēs piedāvāt. Tā kā jā, tāds bija mans sākuma stāsts. Nu, es, kā jau teicu, esmu dzimusi un augusi šajā pagastā, burtiski taisnā līnijā kādus pāris kilometrus no šejienes, un es dzīvoju lauku sētā, tie bija kolhoza laiki, mana mamma strādāja lauksaimniecībā, tētis kā galdnieks, bet apmēram tā bija 2. vai 3. klase, bez mammas īstas atļaujas, es aizgāju pie iecirkņa priekšnieku un sarunāju, ka viņš man atļaus ganīt govis. Tā kā pirmā tiešā lauksaimniecības pieredze man ir fermas govis ganīt vasaras brīvlaikā. Un patiesībā man toreiz tas likās diezgan prestiži, jo tie, kas strādāja lopkopībā, varēja neiet skolnieku praksē tā, kas bija pārējiem jāiet bietas ravēt. Tā ir man pirmā pieredze, bet kā zemnieki mēs kļuvām, mēs aprecējos 90. gadā, tas ir laiks, kad viss notika lauksaimniecības reforma un atjaunoja zemju īpašumus. Un jā, mums ar vīru bija sapnis kļūt par zemniekiem. Vīram bija daļu zemes mantoja no saviem vecākiem, un pārējo zemi mēs pa certifikātiem ģimenes lika kopā, un tā mēs saimniekojam 35 gadus. Un, jā, mums ir bērni, pieauguši, bet mums vēl līdz pensijai ir 15 gadi. Un tā kā jūs sakiet, saimniecību nevar dalīt, bet jautājums ir, vai man un bērnam sadalīt to saimniecību, vai mums ir vieta 2 ģimenēm saimniecībā, un cik ilgi viņš gaidīs, vai viņš gaidīs līdz brīdim, kad es iešu pensijā, arī tie ir sarežģīti jautājumi. Un vai viņi gribēs vai nē? Jā. Jā, bet es esmu jūrnieks, inženieris, kuģu vadītājs. Tā, tas sagadījies, kaut bērnībā es ļoti daudz pavadījis tādā audzētavā laiku ar saviem vecākiem ravēdamies. 9. klasē es sapratu, nē, man ir tikai 2 ceļi, vai no aizlidot vai aizkuģot. Aizkuģoju. Jā, sturmanis, bet dzīve noliek viss savās vietās. Tā es esmu atgriezies pie zemes, vadu stādaudzētāju, vadu stādaudzētāju biedrību. Esmu pilsētā dzīvojošs ar nelielu dārziņu, 20 hektāriem, kuru, kā teikt, dārzā dzīvot patīk, bet tas ir daudz. Bet zeme, jā, un tas zaļais, kas mūs riņķī, mēs aizmirstam, cik skaistā vietā mēs dzīvojam. Latvija taču ir zaļa. Forši. Tāpēc man arī ir prieks par to, ka es esmu izvēlējies tomēr nevis braukt jūrā, bet audzēt augus, jo tu redzi savus darba augļus, tu redzi rezultāts, tu redzi, kā viņi izaug. Jā, visam ir savs mūžs, bet tas tev tikai rod iespēju iestādīt jaunu dārzu, jaunu augu un augt līdz ar viņu. Jā, es neesmu no laukiem, esmu no Kurzemes pilsētiņas, un tajos laikos, kad es biju mazāks, man likās, ka nav nevienam tādi omis vai opi, kuri dzīvot pilsētā, jo, man liekas, visiem dzīvoja laukos, līdz ar to mēs visi bijām kaut cik saistīti ar šo lauku dzīvi, un droši vien tādēļ arī likās tie traktori un mašīnas tur tik interesants, ka tādēļ arī mācījos Kandavas tehnikumā, un pēc tam arī kaut kā pēctecīgi universitātē. Un ministrijā esmu nokļuvis arī droši vien dažādu sakritību pēc, bet cik es esmu dzirdējis arī biznesā, tad lielākās lietas notiek sakritības dēļ, tā kā visu laikam tā vajadzēja notikties. Tā kā. Sveiki, es esmu Beatrise,
Es esmu dzimusi un augusi laukos. Esmu arī 4 gadus dzīvojis Rīgā kopmītnēs, bet neskatoties to, tāpat atgriezos uz dzīvi laukos. Jā, kas vēl tas bija jāpiemina? Ar šo pietiks. Mēs vēl... Pagaidām pietiks, jā. Jā, mēs ar tevi vēl parunāsim par jauniešiem, jo tu šķiet, mēs visi tuvāk jauniešu auditorijai. Bet, jā, uzsākot par jauniešiem, man arī visiem viens un tas pats jautājums, katrs varbūt caur savu prizmu, kā jūsuprāt jaunieši šobrīd ar savām acīm redz Latvijas lauksaimniecību, kas ir varbūt tie stereotipi, kas viņiem pirmais nāk prātā, ja viņiem pasaka lauki, lauksaimniecība. Jā, brīvi, lūdzu, kurš ir gatavs, es redzu, Andrejs paņēma mikrofonu, aiziet. Jā, jaunietīm grūti ielīst galvā. Viņam ir savu sapratne. Bet ir skaidrs, ka tas jaunietis, kas nāk no laukiem, viņš ļoti labi saprot. Visticamākais viņu arī nevajag uzrunāt. Jo lielākā daļa tie, kas arī nāk mācīties lauksaimniecību, viņi nākuši no saimniecības un atgriežas saimniecībā. Nu, lūk, ar to pilsētnieku tur jau ir bišķiņi sarežģītāk. Tur jau tie stereotipi ir diezgan daudz, un es pieļauju, jālauž viņi būs vēl ilgi, jo ne jau tikai viņos ir tie stereotipi, tie jau arī vecākos, un diezgan daudz vecāki iespaido to bērnu izvēli. Jā, tas varētu būt iedomas par to, ka tas ir ļoti smags fizisks darbs, slikti atalgots, tu esi pastāvīgi noguris. Jā, brīžiem tā arī ir, bet tā gluži nav taisnība. Tik tiešām, ja tev ir galva uz pleciem un rokas neaug, pilnīgi no tās vietas, ko mēs varbūt nebūtu pieklājīgi tagad saukt, tad principā tu vari ļoti labi dzīvot, strādāt, augt un baudīt laukus. Tādus, kādi viņi arī ir. Es atzīšos, ka es mazliet slikti sajūtos, kad es piekritu šai konferencē pārstāvēt Latvijas mazpulks, tieši tāpēc, kā jau tu teici, par jauniešiem ir jārunā jauniešiem. Un nomainīt vairs dalībnieki tā kā īsti nespējām un nevarējām, un tad es sapratu, ka man ir jāaptaujā jaunieši, lai es šeit varētu nākt. Respondenti bija biedrības Latvijas mazpulku biedri, vecuma grupā līdz 40 gadiem, bet no kādiem 7 gadiem, nav ļoti daudz, 23 respondenti, bet un tur bija jautājums, vai tu uzskat, ka ir forši dzīvot laukos? Un 60% pasaka, jā, ir forši. Es vēl nepiebildu, ka biedri faktiski, tur ir apmēram 40%, kas šobrīd nedzīvo laukos, bet visdrīzāk viņi ir dzīvojuši laukos, šobrīd ir studenti, jo mazpulcēni faktiski ir nākuši no laukiem. Tātad 60% atbild, ka ir forši dzīvot laukos, bet uz jautājumu, vai tu nākotnē gribētu dzīvot un strādāt laukos? Tikai 40% atbild. Tā kā, jā, tas ir tāds pārdomu vērts jautājums. Un kāds bija jautājums? Kādu jaunieši redz šo lauksaimniecības nozari, jā, jo vai jūs pēc tās aptaujas ar jauniešiem arī pļāpājāt? Nepaspēju, tā kā papļāpāt, tā bija interneta aptauja. Tad varbūt kāda ir sajūta par to? Es teiktu, ka ir ārkārtīgi dažādi un daudzveidīgi. Un tas mans princips, kad mums nav jābūt spiedienam uz to, ka visiem ir jāpaliek laukos, jo mēs redzam arī pēc skaitļiem, kad vairāk hektāriem vajag mazāk cilvēkus, būsim godīgi. Bet cilvēkam ir jābūt laimīgam. Un mums ir jānodrošina, lai tas cilvēks, kas šeit nāk un strādā, ir laimīgs. Un es redzu, ka lauksaimniecība patīk daļai no mantiniekiem, kas ir saimniecībās izauguši, bet ir jauni cilvēki, kas gribētu būt lauksaimnieki, bet viņam nav ģimenē zemju īpašumi, mantojumi. Un tā ir tā tēma, ko jau Mārtiņš pacēla, vai ir iespēja jaunam cilvēkam ienākt lauksaimniecībā, ja viņam nav šī zemes mantojuma un ģimenes miljona, ko ieguldīt. Un es redzu, ka ir
jaunieši no nelauksaimnieku vides, kas gribētu būt lauksaimnieki. Labi. Tereza? Jā, es varbūt no tādas otras puses gribu paskatīties. Tātad, pirmkārt, lauksaimniecība lielākoties tie ir ģimenes biznesa uzņēmumi. Un tur sastopās tāds divas sistēmas, ģimenes sistēma un biznesa sistēma. Un ar to viņi arī ir īpaši, kad tur, kur ir ģimene, tur vienmēr tie jautājumi ir tādi jūtīgāki. Jo tur, kur mūsu ģimene ir iesaistīta, tur mums katram ir vecāki, mamma un tētis, un mēs jau katrs jau pasakot šos vārdus, jau varam saprast, kas mums tur notiek. Kādam tur ir kaut kāda konflikta, kādam nesaprašanās, kādam atkal ļoti liela lojalitāte pret tiem vecākiem. Un es teiktu, ka vispār īstenībā viss sākās jau tieši tur, tieši no ģimenes, tieši kā vecāki runā par šīm lietām, kā viņi redz šīs lietas, ko viņi novēl tam savam bērnam, vai kā varbūt viņi cenšas viņu pasargāt. Un tad atkal tāda lieta no psiholoģijas viedokļa, kad no vienas puses mums gribās tos bērnus pasargāt no tām grūtībām, bet no otras puses attīstība nav iespējama, ja mums nav grūtības. Otra lieta, protams, būtu, vai mēs tais grūtībās paliekam. Ja mums ir smags darbs, ļoti fiziski smags un ilgstoši jādara, bet tad jautājums, ko mēs darām, lai no tām grūtībām tikt ārā. Un tur atkal tam jaunietim iespējams var būt daudz dažādi risinājumi, ko atkal tas vecāks paudzes cilvēks neredz, vai, protams, ka gadi iet, tad ir grūtāk jau ar tām grūtībām cīnīties. Ne? Tā kā es atkal no tādas puses skatos, ka vecāki patiesībā ir tie, kas iedod tādu sākumu pamatu, bet nebaidamies arī, nav mums obligāti viss tikai jāpasargā tie bērni, jo bērns uzaugot rožu laukā, viņš nevarēs dzīvē būt gatavs patiesībā. Mums drīzāk ir jāpalīdz viņiem pārvarēt tās grūtības, tikt galā ar to, ka ir smagi, bet tad ko mēs varam darīt? Es vēl aizmirsu vienu lietu. Iepriekšējā diskusijā parādījās tēze, ka mūsdienu jauniešiem nav emocionālā piesaista laukiem. Tad mana šī aptauja tieši parādīja, ka viņiem ir šie emocionāli. Varbūt, ka tie ir tieši mazpulcēni un tāpēc, ja? Bet šie jaunieši faktiski ļoti gan par mantojumu, gan par zemes dzīvi laukos un daudzās vietās tā parādās tieši šī emocionālā piesaiste, ka viņiem ir šie piesaisti un tāds patriotisms. Pāris dienas atpakaļ mūsu universitātē bija azimatologu svētki, droši vien visi, kas studējuši, tie apmēram zina, kas tie tādi ir, un tad katru gadu ir jauns tematika vai moto, tad šogad tā moto saturēja tādu vārdu kā dzīvesveids, un jāsaka, droši vien tas dzīvesveids arī ir viens no tiem, kāpēc jaunieši izvēlas savu dzīvi saistīt vai nesaistīt ar šo lauksaimniecību, ja man pašam personīgi ir arī tuvu cilvēku pieredze, kurā izaugot lauksaimnieku ģimenē izvēlējās pilnīgi citas profesijas. Otrā tikpat līdzvērtīgā ģimenē savukārt šis jaunais lauksaimnieks pārņēma vecāku saimniecību, tā ka droši vien katram ir savi apsvērumi, kāpēc iet to konkrēto ceļu. Citu varbūt uzrunā šī arī lauku dzīve un arī šī nodarbošanās, cits varbūt izvēlas to savu ceļu saistīt ar ko citu, tikai tādēļ arī, ka ir pieredzējis varbūt to savu bērnību varbūt laukos un izjūts arī tos grūtākus mirkļus, kas ir. Bet es domāju, ka tas ir pilnīgi individuāli pieņemta lēmuma un arī profesionālās izglītības iestādēs arī aptaujājot jauniešu, tad lielākā daļa no tiem, kas šobrīd mācās skolā profesionālās izglītības iestādēs lauksaimniecība, tie ir nāk no ģimenēm, kur ir saimniecības, un viņi arī tas mērķis aiziet atpakaļ uz saimniecībām. Man personīgi kolēģi ir, kas ir studējusi lauksaimniecību, bet nekādīgi nav pirms tam saistīti ar lauksaimniecību. Tā kā tie dzīves situācijas, manuprāt, ir kā iekrīt. Beatrice, kā ir īstenībā? Kādi ir tie stereotipi, kas valda varbūt sociālajos tīklos? Par tiem sociālajiem tīkliem es lielākoties saņemu kritiku par to, ka es esmu meitene, blondīna ar lakotiem nagiem, tad visiem ir tas, priekš kam tu to dari. No sērijas sievietei tas nav jādara, ej atrodi vīru un viss likti, jā.
Bet tajā pašā laikā ir starp to visu var atrast cilvēkus, kuri novēlē izdodās, kuri tā kā ar tādu apbrīnu vēro to visu. Jo īstenībā ir ļoti daudz cilvēki, jaunie, piemēram, vecāki ir aizgājuši, ir bijuši šī iespēja to saimniecību pārņemt, vai tā ir bijusi saimniecība, kur jau kaut kas ir noticis, vai tā ir vienkārši tikai zeme ar māju, bet šie cilvēki ir izvēlējušies to pārdot, un tad paiet kaut kāds laiks, pieņemsim kaut kādi 30 pāri gadi, 40, kad viņi attopās un domā, bet toreiz taču varētu kaut ko darīt un meklēt kaut kādas iespējas, nevis pārdot visu un tagad attapties, ka ir jau pa vēlu. Es iestarpināšu to, ka Beatrice, manuprāt, ir arī ļoti tuvu tieši tajā auditorijā, kura varētu būt arī šīs diskusijas mērķa auditorija, respektīvi viens stāsts ir ar mantošanu. Tur viss salīdzinoši vienkārši. Tur problēmas rodas tad, kad ir jādala, cik es sapratu no diskusijas. Ka jāsāk dalīt, mantot, kuram dot, kuram nedot, kurš grib, kurš negrib un tā, bet ja mēs redzam lauksaimniecību kā nākotni, kā valsts DNS sastāvdaļu, tad neizbēgami tie jaunieši ir kaut kā jādabona arī no tās Rīgas brīžiem uz laukiem, ka tajos laukos varētu būt par maz. Un kā radīt interesi šajā jauniešu mērķa auditorijā, tie, kuri nav dzimuši laukos, tie, kuri nav dzēruši tikko izslauktu pienu ar putām no govs, kā viņiem pasniegt šo dzīvi laukos, jo mums visiem patīk nedēļas nogalē aizbraukt pie vecvecākiem vai vienkārši uz viesunāmu, bet pārvākties, tas ir pavisam cits stāsts, tie ir jau tādi dzīves lēmumi. Beatrisei sociālos tīklos ir 1000 sekotāji, un tā skaitā TikTokā ir 16,000, un tie visi ir latvieši, absolūti lielākā daļa, jo saturs ir latviski, un tas, manuprāt, ir viens no virzieniem, kā to darīt. Varbūt pastāsti, kādēļ tu to sāki darīt, un kādēļ tu turpini? Tieši tos sociālos? Jā. Tad, kad es pārņēmu saimniecību, man bija 19 gadi. Tajā laikā vecākiem bija aitu ganāmpulks. Principā tā oficiāli ienākuma no saimniecības neuzrādījās, bija tīri visi pašpatēriņam. Un tad, kad es to saimniecību pārņēmu, man bija baigā vīzija, bet tad, kad es iegāju internetā un kaut ko skatījos, kur bija piemēram ārzemēs, ir tiešām tie jaunie cilvēki tais laukos darbojas, bet tur visur, kā es sociālos saku, King in the Castle tehnika, es labi pārtulkošu latviski. Karalis pilī. Kad liela iespaidīga tehnika, jauna klāsi, Fendi, Valters, viss pārējais. Un tā, ka kāds rādīts tos, es nezinu, vai kāds no jums man seko un zina, pa ko iet runa, bet es strādāju ar MTZ 1025-3. 25. Man jau 25 stāv. Jā, un tad, kad es to saimniecību pārņēmu, tad es sapratu, ka es pa projekta naudiņu to traktoru iegādājos, tas bija, diemžēl, vienīgais, kas tajā laikā sanāca. Bet atrast sociālos, ka Latvijā būtu kāda blondīne bez jebkādas pieredzes ar tehniku, braukt ar Belarus, toreiz bija neiespējami. Tagad var tādu vienu atrast, te es esmu. Un tāpēc es arī dalos tai sociālos, lai tie cilvēki redzētu, kad nav obligāti uzreiz jāgrāb šausmīgi lieli kredīti un baigās saistības un visu, un ka jāpērk ir tā King in the Castle tehnika, kad tu vari arī tagad sākt to Belarus un pēc tam izaugt līdz tam klāsam vai jebkuram citam traktoram. Jā, tā interese, manuprāt, ir ļoti laba, jo 2 gados, ja es kļūdos, tu man precizē, bet 2 gados šī auditorija tev ir pienākusi diezgan ievērojama, un tas nozīmē, ka tā interese un interese no jauniešu puses ir, un iespēja viņu uzmanību piesaistīt ir, tikai jāatrod ir pareizais veids, un manuprāt, ka lielai daļai darbs laukos asociējas drīzāk ar smagu fizisku darbu, nekā ar kaut ko stilīgu, foršu, vieglu, modernu, mūsdienīgu. Un, manuprāt, tā ir sadaļa, kas varbūt pietrūkst jau tādā valstiskā līmenī komunikācijā, bet es gribētu arī no jums varbūt dzirdēt,
kuras varbūt ir tās lietas, kas jūsuprāt šobrīd publiskajā telpā pietrūkst, runājot par lauksaimniecību? Es atkal tieši gribētu teikt, kas mums nepietrūks, bet kas mums ir, jo es, piemēram, arī salīdzinu sevi. Tad, kad es aizgāju studēt, bija daudz mazāk iespēju man kā jaunietim sākt uzņēmēju darbību, nekā tas ir tagad, cik daudz ir atbalsta pasākumu, pakalpojumu, konsultanti, kas tev var palīdzēt, mentori, inkubātori, kur tu vari iet un dabūt to palīdzību un atbalstu, jo tiešām, vairāk kā 20 gadus apakaļ nekas no tā mums nebija. Tā kā es patiesībā teiktu, ka mums ir daudz vairāk iespēju, un ja mēs runājam par to Rīgas vai pilsētas jaunieti, kuru dabūt uz tiem laukiem, tad tas, ko mēs esam novērojuši arī konsultāciju centrā, kad šie pilsētas cilvēki vienalga tie var arī nebūt jaunieši. Kaut gan mēs jaunieši tagad līdz 40 gadiem laikam uzskatām. Ja? Kaut kad to sliektu pacēli, jā, es vienu brīdi arī biju priecīgs, ka es akals jaunietis, bet vairāk jau nē. Jā. Un par to, kad viņos ir daudz tāda romantizēta lauku atmosfēra, ja? Un skaidrs, ka viņi varbūt uzreiz neierauga, kas ir tās lietas, kas būs tur tajos laukos jādara. Un no vienas puses mēs varam tur pārmest, jā, viņš tur sasapņojies un atnāks, bet no otras puses nevajag arī to tā kā norakt, tā teikt, jo arī caur šādu romantizēto vai idealizēto tieši jau tur mums dzimst tās foršās idejas. Svarīgi, ka pēc tam, kad viņš ir atnācis un sācis darīt un ieraudzījis to īstenību, kad viņam ir tad atbalsta kaut kādas lietas apkārt, lai viņš nenobīstās vai neiekrīt pavisam kaut kādā tur bedrē. Es tas arī jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem bieži vien teikus, ka patiesībā ir forši sākumā braukt ar tuvajām gaismām, ka tu neredz to visu ceļu, jo tur tiešām būs visādi pagriezieni un klupieni un bedres un tiešām, ja tā pasaka pēc tam, ja es to būtu sākumā domājis, es nezinu, vai es to būtu izdarījis, bet pēc tam es paskatos, bet es to izdarīju. Un ne tā kā pa gabaliņām ejot, tev tā kā var izdoties. Tā kā es domāju, ka šobrīd patiesībā ir ļoti daudz iespēju nākt un uzsākt uzņēmēju darbību. Ir daudz, gan mums arī konsultāciju centrā, gan dažādi inkubātoru pakalpojumi, mentoru tīkli, dažādi atbalsta pasākumi, kur pat var arī dabūt kaut kāds līdzekļus. Jā, tur, protams, jāsasniedz kaut kādu mērķi, un tev par to ir kaut kāds laiks tā kā jāatstrādā, bet tiešām ir daudz iespēju, ko tu vari darīt. Paturpinot šo sarunu par to, ka iespējas ir savalkot kopā ar Beatrises sekotāju, es tagad piesakošu tev. Skatīšu, jā, es arī gribētu ar Belarus, sauc to traktoru. Gribētu ar viņu pabraukt, bet man nav kur, es varu vērsties pie jums. Tu domā pabraukt? Vispār, tā kā es ieinteresēts un par laukiem. Jā. Tad kur man jāvērš precīzi? Konsultāciju centram ir 26 pilsētās biroji, un kur mēs tiešām katru šādu jaunieti vai jauno uzņēmēju vai topošo vai kas un kurā reizē būs sagaidām un tiešām izrunājam tās lietas, ko viņš grib. Skaidrs, ka mēs drusiņi mēģinam arī uz tās zemes viņu tā kā nolikt, ja, jo tā realitāte ir tomēr jāierauga, bet mēs arī sakam, ka reku, tev ir konsultants tāds un konsultants tāds. Mums lielākoties pat latviešiem ir latvietis ir tāds nedaudz, ka es pats visu darīšu. Bet atkal, ja mēs ejam biznesā un uzņēmējdarbībā, parunājiet ar jebkuru biznesmenu, viņš nekad viens pats neko nedarīs. Jo tad, kad tu esi pats, tu nekad visu procesu nevar redzēt. Tev tieši vajadzīgs atbalsts kāds cilvēks, kas tev palīdz tā kā ieraudzīt no malas, ik pa laikam pavilkt ārā un paskatīties, šit tik tā mēs esam. Tas sanāca, tas nesanāca. Vai arī atzīt to, ka var arī nesanākt. Un tas arī ir ok. Jo arī bija pētījumi, ka patiesībā veiksmīgi uzņēmumi rodās tiem, kuri 50 gados viņu
cik tev ir jāizveido uzņēmumu, lai tu būtu pēc tam veiksmīgs. Tā kā ir ok arī kļūdīties. Skaidrs, ka labi, ģimenes biznesa nav tik vienkārši tur vien pakaļ otram taisīt, ja? Bet tas par to, ka mums arī kļūdas ir ok atzīt, saprast un iet tālāk. Un tur tas atbalsts ir vajadzīgs, jo tieši tā, ka mēs kļūdamies, tad mēs varam iekrist tai bedrē un neredzēt. Un tas atbalsts var būt gan no konsultantiem, no sabiedrības, no dažādām grupām, tur zemnieku klubs vai vēl kaut kas, bet tas var būt arī ģimenē. Arī, ka tās paudzes, arī vecāki ir tie, kas var palīdzēt, vai brāļi māsas, vai kas, kuram katram tur būs. Jā, bet paturpinot to sarunu par sabiedrībā valdošiem stereotipiem un īpaši jauniešu vidū, tas arī tādā sajūtu līmenī nav, protams, tāda pētījuma, bet par kuru virzienu būtu vairāk šobrīd jārunā, par kuru mēs par maz varbūt runājam, un pēc tam varbūt noskaidrosim, kurš par to ir atbildīgs. Respektīvi, jā, manuprāt, lielai daļai lauki asociējas ar romantiskām brīvdienām un ar smagu darbu. Bet kā jūs varbūt redzēt, es jau tādā prāta vētras līmenī, tur domājot par idejām, kā jūs redzēt, par ko vairāk būtu jārunā, lai to atkal ņemsim kā piemēru šo Rīgas jaunieti, kā viņu ieinteresēt, vērsties, piemēram, pie jums, kuri ir tie stereotipi, kuri būtu jāizceļ vairāk šodienas lauksaimniecībā, lai mainītu kaut kādus varbūt ierūsējušus stereotipus par šo nozari. Droši, kuram ir sakāmais? Joprojām par tām pašām iespējām. Te gan ir liela atšķirība. Ja mēs uzrunājam jaunieti, tad jaunietim ir jāuzrunā jaunieti. Ja Beatrise sēdēdama vakarā pārgurusi pie datora un kamerā teiktu, es tikko uzzināju, ka LKC piedāvā šādas te konsultācijas un jebkurš var uz turien aizdoties, tas jaunies uzzinās. Mēs ar visu LKC un entajām biedrībām kopā varam te publicēt krustu šķērs, un tas jaunietis tā arī to neuzzinās. Bet ja mēs uzrunājam bērnu, bērns jau uzrunā vēl pavisam savādāk, un tiklīdz mēs runājam par vecākiem, kas ir diezgan nopietni auditorija, kas ietekmē jauniešu domas un var ietekmēt ilgtermiņā, tad viņi jau uzrunā pavisam savādāk. Ar bērniem tā ir spēle, ar jauniešiem tās ir iespējas un redzi, ko es varu, un jā, tur gan ir gan traktors tāds un savādāks, bet tās ir arī tehnoloģijas. Taču var aizvest viņu arī parādīt robotus. Ir jau arī tādu uzņēmumu. Jā, atgriezies atpakaļ savā saimniecībā un sapņot tālāk par saviem robotiem, bet ar kaut ko ir jāsāk, un tur pilnīgi taisnība. Ak, Dievs, es tik priecīgs esmu, ka kāds arī strādā ar šādu tehniku. Pirms gadiem bija Zviedrijā, starp citu, Mārtiņ, paldies, viens vecs zviedru lauksaimnieks darbojās uz šīs te vecās tehnikas, un mēs viņam prasam, tu neplāno mainīt? Viņš saka, priekš kam? Viņi strādā. Tā ir ilgspēja. Tā kā šeit ir tāds ļoti smalki jāpadomā, uz kurien iet, bet atbildot uz tavu jautājumu, jāstāsta ir par iespējām. Es papildināšu un pastiprināšu par dažādām iespējām un par daudzveidību un par to, ka īstenībā tas ir interesanti. Un paldies tev par publicitāti sociālos tīklos, un man liekas, tā ir tiešām nenovērtējama lieta. Man pavisam nesen bija viena saruna ar jaunieti, kura skatās, bet es baidos kļūdīties, Džimijs Klārksons, ja, Es paviršu, esmu vispār tik pamanījis, ka ir tā Džeremijs, ja? Viņa raidījuma, bet tā ir jaunieta no pilsētas, un viņa teica, un es uzzināju tādas lietas, tiem zemniekiem ir tā un šitā, un izrādās tas ir grūti. Es tā klausījos, tiešām šito neviens nezinu. Un te ir divi nesumi. Viens ir, kad mēs varam ar savu daudzveidību, dažādību, publicējot savu darbu, ieinteresēt to pilsētas vai citu jaunieti, un otrs nesums arī rast izpratni par to mūsu darbu, par laukiem, tas arī ir svarīgi. Labi, šeit nākamais jautājums iekšā. Jā, tas ir jādara, es domāju, ka visi piekritīs. Un katram un ikvienam, lai būtu daudzveidīgi. Kam tas ir jādara? Es varu nedaudz piebilst. Diskusija visi forši, bet es jums pateikšu godīgi, ka jūs Rīgas jaunieti nedabūsiet uz laukiem. Es varu filmēt kādu saturu, es gribu,
Paskatoties to paudzi mūsdienu uz Rīgas, jūs nedabūsiet viņu uz laukiem. Lai vai kādas projekta iespējas jūs piedāvāsiet visu, jūs viņu nedabūsiet. Es gan teikšu, ka ir Rīgas jaunieši, kas ir izgājuši uz laukiem un ir sākuši. Un tā ir vēl viena lieta, ko es gribēju pieteikt. Viņi varbūt nav ļoti daudz, bet tas, ko es pamanu šie Rīgas jaunieši, vai kas ir no laukiem caur Rīgu uz laukiem atgriezušies, viņi īstenībā bieži vien atnāk ar daudz inovatīvāku skatījumu, jo mana paudze un tie, kas mēs laukos esam izauguši, mēs darām tā, kā mamma mācīja, kā vecā mamma mācīja un tā tālāk. Ja? Šie jaunie cilvēki ienāk ar svaigu skatījumu, viņi nezina, kā vecā mamma darīja, un viņi kļūdās, bet viņi ienāk ar citām inovācijām, citu skatījumu, viņi ienes svaigas vēsmas laukos. Es gribētu mazliet iestarpināt jautājums par, mums laikam ir jāvienojas par kādu vecumu jaunieti mēs runājam, jo viens ir 16-gadnieks, 18-gadnieks, kurš dzīvo TikTokā, skatās visu pēc kārtas, un otrs jau ir tādi nobieduši jaunieši ar izglītību, ar pieredzi, kuram ir 30 gadi, viņš arī vēl priekš lauksaimniecības vēl ir jaunietis. Jā, par kā... Jā, jo tās ir divas dažādas kategorijas. Šī gadījumā varbūt es vairāk runāju par, es domāju, ka arī Beatrice, tu man labo, ja es kļūdos, bet es domāju, ka arī Beatrice vairāk runā par tiem jauniešiem, kuri vēl nav izdarījuši tās savas izglītības izvēles, ka viņi tie ir 16, 20 gadnieki, kuriem visa pasaule vēl ir vaļā. Vai tā? Vai paturpini savu domu, jā, jo tu minēji, ka nedabūsim mēs viņu šeit. Nē, viens ir tas, kad, piemēram, ir... dzīves audzes laukos, pēc tam aizbrauc uz Rīgu studēt, un tad saprot to, ka es gribu tomēr atgriezties laukos, tā ir viena suga. Otra suga ir tāda, kas, pieņemsim, ir dzīves audzes dzīvojis Zolitudē, pabeidz kaut kādu Rīgas ģimnāziju. Es tipu šaubos, ka no tās ģimnāzijas viņš ies uz tiem laukiem. Beatrices kategoriskums. Jā, nē, melns, balts, bet tieši kā jaunieši domā, bet ir daudz bet. To var viņi sākt no jaunības uzrunāt. Stādaudzēšanā mēs arī ar dārzniekiem mokamies. Taisam stādaudzēšanas komplektiņus, vedam uz bērndārziem, sākām pirms 10 gadiem, un tagad joprojām Lats turpina. No bērnības tu sāc par to domāt, saprot, bet tas taču ir forši. Jau kaut kāds maziņš klikšķīts. Tanī mirklī, kad tu viņu aizved uz skolu, parādi traktoru, parādi lauku, parādi tos robotus, parādi laboratoriju. Es šobrīd runāju varbūt par to savu vieglāko tēmu, dārzkopību, tur buldurus, es saucu reālas lietas. Acu priekšā viņas reagojās, un es redzu, kā tas jaunietis pavisam savādākām acīm sāk skatīties. Viņš paskatās tavus video, paskatās vecā video, jo izrādās tas viens vecais arī ir funny tipiņš. Jā, ir kaut kāds klikšķis vajadzīgs. Kur tas klikšķis? Tas gan būtu jājautā tam jaunietim. Kurā mirklī ir tas pārvarēts, tas balts, melns? Savādāk, mēs gaidīsim pastardienu, mēs varam te daudz ko runāt, mēs varam prasīt no ministrijas. Un ko viņi mums var palīdzēt? Ar dažādiem atbalsta pasākumiem, ar marketinga kampaņām. Ko jūs varat mums palīdzēt? Jā, tā mēs atgriežamies pie jautājuma, kam par to ir jāstāsta? Kurš ir atbildīgs? Kopā. Es atceros arī, ka pats vēl tehnikumā mācījos, tad mēs braucām arī aģitēt jaunos turpmākos tehnikuma audzēkņus. Mēs braucām patiesībā pa tuvāko rajonu. Mēs nebraucām uz Rīgu, Liepāju vai Ventspili, mēs braucām pa lauku teritorijām. Tad var teikt, ka mēs jau, arī mūsu pedagogi ideiski domāja, kad jāaicina ir tikai lauku jaunieši studēt vai mācīties tajā tehnikumā, bet... ja tā skatās droši vien atkarībā no profesijas vai no lauksaimniecības specializācijas, piemēram, veterināra medicīnā ir ļoti daudz, kas nav saistīti ar laukiem, tieši studējošie. Ārzemēs tā ir pat vesela tendence, jo pēc tam tie jaunieši lielākoties tomēr daži aiziet uz dabas aizsardzības dažādām organizācijām arī. Bet ir, protams, profesijas, kur tas dzīves veida pamats droši vien ir tas, kāpēc vispār ir izvēlējies to darīšanu. Bet man arī šobrīd es nevarētu teikt daudz piemērus, ka es zinātu, kad no tādām lielākām pilsētām ir nākuši vai dibinājuši tieši lauksaimniecības. Bet vienlaicīgi arī ir jāsaka, ka ir arī daudz lauksaimniecības, kuras vada ne nozarē izglītojušie vai iepriekš ar pieredzi nozarē, jo tā izpratne par lauksaimniecību šobrīd, man liekas, arī nedaudz mainās.
kā jau te minēja, ne visi ir tradīcijās, ir arī tādi, kas šo nozaru saredz kā biznesu, kuru var tiešām arī nopelnīt, kur ir labi ienākumi. Tādēļ nevienmēr ir jābūt arī ar saknēm laukos vai ar lauksaimniecisko izglītību. Jā. Jums ir papildu jautājums, vai ministrijas līmenī arī tiek domāts tieši par jauniešu auditoriju, kā atsevišķu segmentu, kā viņus uzrunāt? Jā, mēs dažādi esam par to domājuši. Ja to publicē vai uzrunā ministrija, godīgi sakot, mēs domājam, ka iespējams tas nav tas labākais veids. Mēs esam mēģinājuši arī citus veidus, kad pateicoties LLKC ir bijuši dažādi rullīši, kuru jaunieši paši arī filmē, piedalās rullīšos. Es zinu, universitātē bija paši jaunieši, vispār veidoja filmiņu par to, kā forši būt laukos ar tur modernu tehniku. Un, tas nostrādā droši vien kā šāviens tai tuvākai auditorijai, kas ir redzējis. Es esmu patiesībā redzējis arī jūs tiktokus un klipiņus, tas, man liekas, tas varētu uzrunāt. Jo vairāk jaunieši būtu tādi, kas paši varbūt stāst par to reālo dzīvi, tiešām nebraukāt tikai ar tiem zaļajiem to apaļo purnu, bet arī ar tādiem belorusiem un rādīt, ka tas varbūt viss nav tik viegli, ir arī kaut kādas grūtības tajā darbā. Tā realitāte varbūt arī ļaut pāriem atvērties, un kuriem varbūt nav mājās tik daudz tie modernā tehnika, kurš varētu arī atvērties, stāstīt par to, ka jā, mēs arī te laukos esam, daudz mēs tie jaunieši esam laukos, tas arī pamudināt varbūt plašāk loku. Es vēl arī aicinātu to, ka nebaidamies, lai tas jaunietis iziet ārā, lai viņš pamēģina citas profesijas, lai viņš pamēģina strādāt pilsētā, lai viņš tur tiešām ir tajā darbā izdeg, un tad viņam ir jāpanāk kaut kā citi lēmumi. Un, reizēm mums patiešām ir vajadzīgi kaut kādi dzīves sitieni, lai mēs saprastu, ok, tā vairs tālāk nevar, un mēs kaut ko mainīsim. Tā kā nav mums obligāti uzreiz tas jaunietis pēc tās skolas soli jādabūt. Mums pat citreiz ir forši, ka viņi aizbrauc arī uz ārzemēm un ierauga tur tās pieredzes, un tad viņi atnāk jau ar pilnīgi citām kvalitātēm un spēja ieraudzīt arī plašāk to ainu. Ja? Tā kā mums nav obligāti uzreiz jau tā, mēs varam strādāt ar dažādu veidu tiem. Jā, par tām ārzemēm, cik tie jaunieši ir labi. Es uz tiem pašiem bulduriem aizbraucu. Mēs kā nozare organizējām labākajiem jauniešiem stipendijas. Pirmais, ko mēs viņiem prasām, vai tu esi gatavs uzrunāt savējos bijušos klases biedrus, vai tu esi gatavs doties? Jā, esmu gatavs. Ļoti labi. Tad mēs tālāk aģitējam, lai viņš to darītu, un tik tiešām efekts ir. Bet tad, kad viņš atgriežas no šīm Erasmus Plus programmām, ar kādām idejām es uz viņu skatos un es saprotu, es nebiju tik labs. Es reāli nebiju tik labs. Un tu redzi kaut kādas cerības. Problēma ir tajā, ka mēs esam ļoti sadrumstaloti. Lauksaimniecība kopumā ir ļoti daudz apakšnozares. Katrs kaut ko cīnās. Mazpulcēni vienā laukā, LLKC citā lauciņā. Tad ir vēl dažādi fondi, kas mēģina kaut ko darīt. Stādaudzētāja biedrība, ko es pārstāvu, kaut ko mēģina darīt. Lauka atbalsta dienas ar ministriju priekšgalā. Kur ir koordinētība? Kur ir, pieņemsim, vienots PR grafiks? Pavisam elementāri. Vienoties par to, ka tagad ziemā ministrija palaidīs to, LKC to palaidīs. Es, piemēram, ar lielu izbrīnu klausījos par tām visām jauniešu iespējām, kādas jūs sniedzat. Lai gan es teorētiski esmu šajā jomā iekšā. TikToks, jā. Kas ir TikToks? Tad manā gadījumā, manam vecumam, es nedaru, kā teikt, reklamētais. Jā, es savā Facebookā, veco ļaužu Facebookā, piedod, reklamēju, jā, stāstu par skolu, bet viņai ir jāstāsta jauniešiem, bet mums viņai jāpalīdz ar idejām, ar citiem jauniešiem, jo viņi vien arī nevar pārklāt. Ir jauniešu organizācijas, super, Jauno zemnieku klubs, ideāli. Vajag visus tos, kas ar jauniešiem vairāk runā, uzrunāt. Jā, mēs varam kaut ko darīt ar bērniem, ar pieaugušiem vecākiem. Ok, tad tas ir mūsu lauciņš. Joprojām atgriežamies pie koordinēšanas. Kurš to uzņemās? Šobrīd ar lielu sajūsmu, bet es esmu priecīgs, ka LKC ir uzņēmies lielu daļu no šīs te koordinēšanas, bet joprojām pietrūkst. Tad
nu, šis ir lauciņš, kurā mēs varētu visi kopīgi mēģināt strādāt. Tā stereotipu laušana, tas ir mārketinga kampaņas daļa, tas ir kā uzrunāt vienu vai otru auditoriju. Kas mums tālāk pietrūkst? Jā, labie piemēri, bet tas joprojām ir mārketinga kampaņas sadaļa. Vai mums vajag tikai paskatīties uz veiksmīgajiem piemēriem, kas ir darīti visriņķī, saimniecību vadītāji, vai nebrauc uz tuvāko skolu? Es atcerējos, ka man pašam stādaudzētavu atrodas 3 km attālumā no skolas. Vienā reizē ar saviem kolēģiem runāju, kāpēc viņi ir tik mazaktīvi? Viņi, ne jau es. Es tagad sēdēdams, klausīdamies pirmo diskusiju, sev ieliku atgādinājumu, obligāti nākamajā nedēļā, visi publiski dzirdējāt, saņemies un uzzvani tuvākai skolai. Elementāri. Tuvākā skola, saimniecības skola, šī saite, viņai jāstiprina starp gan ne tikai profesionālām skolām, bet elementāri tuvākajām pagastā, novadā, visām skolām, un viņi brauc pie tevis, skatās labos piemērus. Vai te tev nebūs ko parādīt? Viens parādīs govi, otrs parādīs lauku, trešais parādīs šos te kolosālās darbnīcas ar kombainiem, kuriem tu nesaprotu, kā tu jau uzkāpt augšā vari. Savalkot mazliet kopā šo pēdējo stāstu, tad ko rādīt un stāstīt ir, vajag rādītājs un stāstītājs un kādu, kas to visu koordinē. Vienlaikus, manuprāt, Beatrises stāsts ir izcils šajā visā kontekstā, jo viņa neiekļaujas nevienā mārketinga stratēģijā vai PR konceptā. Viņai ir iedvesma, viņai dara to, kas viņai patīk, kas viņai padodas un par to nesautīgi stāst uz āru, jo arī radīt saturu prasa papildu laiku. Tā kā, manuprāt, ir jāklonē vienkārši katrā tajā lauksaimniecības nozares virzienā pa Beatrisei un jābūt puse no uzvaras. Bet kā to izdarīt un nevienmēr paļauties tikai uz entuziasmu, protams, nedrīkst, tas entuziasmu grozs, viņš vienmēr ir ar konkrētu izmēru, viņš beidzas kaut kādā brīdī, bet ir iespējas meklēt šos labos piemērus un viņus motivēt arī es minēšu vienkārši no zemkopības ministrijas, no LLKC puses ar viņiem sadarboties, viņus motivēt, vai tas ir finansiāli vai kaut kā citādāk, vai stāstīt ar viņiem un veidot kopā saturu, bet to visu var darīt, un manuprāt, ka tas, tie sociālai tīkli ir jauniešu ikdiena neizbēgama un viņa būs un nekur nepaliks, jo arī atgriežoties pie tā sākuma sava špikera, tas, ko es tur neminēju, dramatiskākais statistikas stabiņš, kas bija uzkāpis pēdējo 10 gadu laikā, salīdzinot ar pāriem paradumiem, protams, bija cik laika bērni pavada pie ekrāniem un mobilajās lietotnēs. Tas ir neatgriezeniski, to mainīt nevar, tas vienkārši jāpieņem un tur ir jābūt. Nevar stāstīt lauka malā, mēģināt uzrunāt jauniešu. Tur ir jāiet tajās mobilajās aplikācijās, kaut vai sākot ar veco Facebook. Bet laiks lido vējas pārniem un pēc maniem aprēķiniem mums ir jau jāsāk apaļoties. Varbūt pāris jautājums no auditorijas vai piebildes, kas ir bijusi jūsu saimniecībās ar jauniešiem, kādi spilgti stāsti, kas varbūt papildina mūsu sarunu. Es varētu vienu jautājumu. Kāda ir Latvijas statistika, cik ir vidējais zemnieku vecums? Jo es vienkārši biju pārsteigts, ka Amerikā virknē štatu jūs aizbraucat uz Hanoveru uz agritehnikas izstādi, tur ir gan Kanādas pārstāvji no vairākiem Kanādas štatiem, kur trūkst lauksaimnieku, un ir arī visu laiku amerikāņi bija maz, bet tagad pagājušajā bija gan no Nebraskas, gan no Kanzas, un viņi tieši teica, mums ir 57 gadu vidējais lauksaimnieku vecums, un viņi mēģina faktiski tas, ko viņi amerikāņi un kanādieši dara, viņi šajās te lauksaimniecības izstādēs, viņi mēģina pārpirkt Eiropas zemniekus, viņi saka, brauciet, mums tur nav visi tie jūsu sūdu regulējumi, vispārējais, jūs varētu normāli strādāt, varētu lielās saimniecības mocēt, brauciet šurp, respektīvi, mums ir tik un tik 1000 akra saimniecības pieejams, principā, līdzīgi kā Altums šeit varētu darīt, tur vienkārši šīs valsts atpērk šīs saimniecības no zemniekiem, kas izčekojās ārā. Un realitātē faktiski tu nomā to saimniecību, tu maksā tikai procentus, kredīti procentus, tur nekad nav jādod pamatsumma. Respektīvi, tā ir vēl viena tendence, ko mēs redzam, jauno lauksaimnieku aizplūšana, bet ne tikai no Latvijas, bet arī no Eiropas uz Ameriku, ASV un Kanādu, precīzāk sakot. Un tā ASV statistika baigi skumīga vecuma ziņā, kāda ir Latvijā.
Dažās jomās ir vēl traģiskāk. Zivsaimniecībā 64+. Jā, bet ir arī labāka. Bet te ir viena, tas ir tas mūsu domāšana traucē arī daudz ko atrisināt. Tad ir mirklī, kad tu aizmirsīsi par to, kad izaudzinot jauno, viņš aizies no tevis projām un tu viņu zaudēsi, bet domāsi, nē, tas būs iegūms nozarei. Tad mirklī viss būs kārtībā, bet mēs pagaidām necīnamies ap tiem jaunajiem. Man, piemēram, stādaudzētavā ir tikai viena pirmspensijas vecuma dāma. Visi pārējie ir jaunie. Jā, daļa no viņiem iet un plūst projām, bet viņi arī atgriežās vai viņi nosēžās citās stādaudzētavās un es uz to skatos mazliet viņās savādāk. Bet, lai tas nostrādātu visā Latvijā, vajag, lai visi tā domātu vai vismaz lielākā daļa. Es tagad no galvas nepateikšu statistiku, bet es varu pateikt, ka apmēram būs tas pats, kas jūsu Amerikas minētais aptuveni tas pats, jo arī kopējās lauksaimniecības politikas mērķos bieži var redzēt, kad jauno lauksaimnieku iepludināšanu nozarē, jo tas vidējais gadu vecums palielinās. Bet jāsaka, ka mēs neesam Eiropā tie bēdīgākie. Šajā situācijā mums ir daudz arī jauno lauksaimnieku, kas ir pozitīvi, protams. Jā, papildināt vēlējos. Andrejs minēja, ka jāsāk ar mazotni, jāsāk ar ģimeni, un tu atceries, mēs bijām Austrijā uz skolām, un tur bija Štīrijas apgabala tā filozofija, ka un mums uzdeva jautājumu, vai jūs esat pēdējā laikā savās saimniecībās vai savās ģimenēs vispār pozitīvi brokastīs runājuši ar savām atvasēm. Nevis to, ka viss ir slikti, bet tagad nosauc kaut kādas 3 labas lietas, kas ar tevi saimniecībā šodien ir notikušas vai vakar notikušas. Vienalga, vai tās saucam par pozitīvām brokastīm vai pozitīvām pusdienām vai pozitīvām vakariņām, bet vairāk to pozitīvo. Metam nos to slikti, vai kā. Tā bija tā doma, ka mums tā uzdeva to jautājumu, mēs tā aizdomājāmies toreiz par to krietni. Un arī tālāk domājot, vai skola soma nāk prātā vēl. Klases brauc ekskursijās, brauc uz izlaušanās istabām, vēl kaut kur. Mani tas satrauc, kad pamaz ir iepludināts iekšā, ka nebrauc uz tām saimniecībām, zemnieku saimniecībām. Bet jāsāk ar sevi. Sāc ar sevi, pajautā sev, ko tu esi izdarījis, lai popularizētu lauksaimniecību. Vai tu aizgāji pie kaimiņa bērna un izstāstīji viņam kaut ko? Ja tev nav kaimiņa bērna, tad aizies uz tuvāko skolu. Ja tu nevar uz tuvāko skolu, bet tu esi sociālos tīklos un ieliec vienu ierakstu, kaut vai padalies ar tām pozitīvajām ziņām. Es iedošu vienu rīku. Tieši šobrīd, manuprāt, vēl ir atvērta pieteikšanās STEM skolas Somai. Katrs zemnieks var pieteikt programmu atbilstoši mācību saturam un pieteikties, un skolas saņems finansējumu, lai brauktu pie jums ciemos. Jā, un atkal, kur ir tā informācija? Es sēžu tev blakus, un man vajadzēja atbraukt uz šo konferenci, lai uzzinātu. Tas ir vairāk nekā nekas. Tas ir labi, jau labi. Un jūs arī esat vinnētāji. Bet pabeidzot no manas puses, varbūt mēs... Pus vēl? Jā, vēl pēdējo. Manuprāt, viss ir tā, mēs baigi runājam par to, ko vajadzētu darīt un tā, bet pa lielam, manuprāt, ir tā, ka ne tikai lauksaimniecība, bet vispār jaunieši skatoties pilsētu, lauka, viss, kas mums Latvijā ir, ka ir var sadalīt 2 daļās. Viena ir tie, kuriem ir kaut kādas ambīcijas, respektīvi viņi grib vispār būt uzņēmēji kā tādi, un ir otra daļa, kur grib būt darbinieki. Tātad tos mēs uzreiz atmetam. Ne tādā ziņā, jā, viņi varēs strādāt. Reku pie Andrejas stādaudzētavā jaunieši, vispār to priecāsies. Protams, mums ir vajadzīgi darbinieki, bet mēs šobrīd runājam par lauksaimniekiem, kur pārņems, vecākas saimniecības un veidos jaunas. Tātad paliek tikai tie, kuriem ir ambīcijas. Un, manuprāt, šobrīd tā tendence tāda, ka tās ambīcijas ir ļoti mazam procentam. Un viņi jau ir maz. Un tad ir otra lieta. Jaunieci tajā brīdī, kad viņam ir tie 16, 18 vai kurā brīdī, tad viņam ir jāizlem par to, ko viņš darīs. Viņu galvā, vismaz manā galvā tā bija, un es domāju, ka tas gan nekur nav mainījies. Katrs grib ātrāk kļūt patstāvīgs, katrs grib ātrāk dzīvot labāk, un tad viņš izvērtē tās iespējas, kas viņam ir. Vai viņš būs kuģi brokers, vai viņš būs, būvējs lidmašīnu, vai viņš būs ķīmiķis, vai viņš būs lauksaimnieks. Kā tad, lai viņš to izvērtē?
Viņam vajag kaut kādu, kur man ir kaimiņš, kurš ir kuģi brokers, vispār uzbūvēja Mārupē māju 2 gadu laikā, fantastiski dzīve, es arī būšu kuģi brokers. Un viņam ir vajadzīgs tas piemērs, kur ir, redz, kur ir man draudzenei tētis, ir lauksaimnieks, viņi te vispārībā dzīvo fantastiski, un bēdu nezinu, viņiem tāda ir vajadzīga. Un mums Latvijā, šie veiksmes stāsti lauksaimnieku, viņu nav daudz, jo, ja paskatās, ko mēs runājam visās tajās darba grupās, ministrijā tā tālāk, cik no vispār Latvijā lauku saimniecībām, kurām vispār ir ieņēmumi. Tas ir, es negribu samelot, bet man liekas, tie kaut kādi 15 vai 14 tūkstoši no cik? No 58. Tātad pārējie, mēs vispār nerunājam, tā nav uzņēmuma darbība. Tas ir, nezinu, dzīves stila saimniecības un tā tālāk. Tātad, un no šiem 14 tūkstošiem, cik no viņiem iet, tā forši, veiksmīgi, labi. Nevis tas, ka viņi vienkārši izrakstījuši vienu pavadzīmu, ka viņi pārdevuši ābolkasti, bet, ka viņiem tiešām iet labi. Un tad vēl no tām, cik paliek, kur ir gatavi ar to dalīties. Mums nav to pozitīvo piemēru tik daudz, viņus vajag vairāk, tos pozitīvos piemērus, lai jaunietim ir tajā brīdī, kad viņš izlem, viņš paskatās, te pa labi iet labi, šeit iet pa kreisi, lai arī labi, es arī mēģināšu, jo tas būs forši. Jāsaņemās, jānotēlo kaut vai. Bet tu jau to dari savējo bērnu labā un apkārtējo. Tūkstošiem piemērus jau nevajag. Reka mums pietiek ar vienu labu piemēru, kur ir 16,000 skatītāji. Tā kā arī no tiem 14,000 gan jau kaut ko var izsījāt. Kaut kas būs, bet es ātri. Es domāju, ka vēl viena iespēja ir izmantojot savus draugu bērnus. Es dzīvoju laukos, es strādāju pilsētā, universitātē, lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātē, bet man ir daudz draugu, kuriem ir daudz bērni. Un ir tā, kad reizēm man saka, taisi nometni. Un tad es arī taisu nometni. Un mēs jau varam nosaukt ne jau tikai par lauksaimniecisko ražošanu. Ja? Es domāju, ka dzīve laukos nevajag saistīt tikai ar lauksaimniecisko ražošanu. Var ar apmācībām, mums ir vajadzīgi pakalpojumi. Piedodiet, ja man viens kolēģis stāstīja, ko es daru mājās, tad, kad es neesmu universitātē, un viņi tāda klausies, Dace, tā ir dārza terapija. Viss, un es raviešu, un tagad sauc par dārza terapiju. Mēs saucam, kā gribam. Ņemiet vasarās pie sevis strādāt viņus un nedomājiet nevajag par strādāt, to naudu. nevajag saukt to par strādāšanu, par dārza terapiju. Nosauciet un būs ar to dzīvesveidu kopā. Sauc kā gribi, viņi grib strādāt, bet viņiem nav kur. Jā, arī Daļa ir tāda. Sākam ar šo, gribētājus paņemam pie sevis un nedomājiet par to, ka tas jums kaut ko maksā. Padomājiet par to, ko tas nesīs nākotnē. Tas ir ieguldījums. Pēdējais kungs no Viļāniem, jo es pagājušajā reizē, viņš man tā miedz ar acīm, un es tā kā... Mums auditorija iesils, tagad viss kārtībā. Ļoti labi. Iedvesmu nākamā gadu. Tagad man vienkārši tā būs ideja. Meitene ar melniem matiem ļoti labi izstāstīja par to, kā jāstrādā biznesa inkubatoriem. Praktiski biznesa inkubatora Lijā viss personāls jāsūt pie viņas konsultācijām. Ja būtu man protokolis blakus, es būtu sarakstījis tās galvenās tēzes un visu algoritmu, kā tam visam jāstrādā. Jā, bet savukārt otrā pusē meitene baltiem matiem, jā, viņa ir saimniecība. Jā, un mēs zinām to, ka vidējā summa, kas vajadzīga uzņēmējdarbības uzsākšanai, tie ir 20,000, tāds plus mīnus pētījums vidējais. Un tagad tie atbalsta mehānismi, kas pie mums darbojas, viņi parasti 3-5 tūkstoši kaut kā diezgan smieklīgi, viņi nenopietni. Es domāju, ka varētu savilkt kopā tā, ka jaunais uzņēmējs, viņam pienākas uzreiz 20,000, un tā, ja viņam vajag 10, viņam jāsaprot, ka vajadzēs 20, netiks tur ar tiem 10, ja? Bet, lai saņem tos 20,000, nevajag viņu mocīt 6 mēnešus bezjēdzīgu teoriju, bet viņu uzreiz vajag sūtīt darbā pie Beatrises, ja, pareizi, Tātad viņu sūta pie Beatrises, un vai viņš dabūs vai nē to finansējumu savam biznesa startam ir atkarīgs, ko Beatrise kādu recenziju pa viņu uzrakstīs. Vai viņš ir stumjams, vai viņš pats stumj, vai viņš jūt, kas jādara, vai viņam viss jāsaka. Un tur arī sapratīs, tas ir darītājs vai tas ir vadītājs. Ja, jo tas, pa ko mums te gāja, tā runa, kad mums ir vajadzīgi vadītāji, bet jaunais cilvēks, viņš jau nezina, viņš ir darītājs vai vadītājs. Bet tieši tādā kaut kādā prakses darbā, kā šovā plus mīnus mēneši ar mērķi dabūt 20,000, būs skaidrs, tas ir vadītājs vai darītājs tomēr. Tas, ko Andrejs teica par to strādā ar duālu izglītības sistēmu. Ja? Bet vispār var dabūt 50,000. Cenas jau viss noteikti. Man ir labas ziņas. Prezentācija, ko vada šobrīd notāra paralēli tai mājā, tiek ierakstīta, un mēs izsūtīsim jums visiem ierakstu. Ja? Tikai neuztrausies par to, ja jūs netikāt tur. Bet mēs šeit turpināsim bez pauzes.
Ja? Nāko. Paldies visiem! Paldies visiem! Paldies, paldies, paldies. Beatrice?